Labrīt visiem! Pēdējā diena apvienotajos Arābu Emirātos. Un pēdējā dienā lidmašīna izlido kaut kur ap 9:30. Es uzmanīju lidostā, ir jābūt kaut kur ap 6:30 vakarā. Tagad man ir aptuveni 9 stundas. Šobrīd es dodos uz vietu, ko sauc par Qasr al-Watan. Tā ir prezidenta pils. Par cik tur arī, tāpat kā tajā mošajā, ir jāievēro dress codes. Nu tad rekur ārā plus 25 grādi. Un es esmu garajā kreklā, kas jau ir kaut kāda 4. diena pēc kārtas. Jo man nav cita vienkārši. Mans līgums iet skatīties, meklēt, ja pirkt jaunu. Un garās bikses. Ziniet, būšu godīgs un atklāts. Šī ir pirmā vieta, pirmā reize apvienotajos Arābu Emirātos, kad es varu pateikt tiešām īstu atklātu wow. Nu, šīs gan ir iespaidīgi. Nekāds Burj Khalifas, nekāda Dubai Mall. Šī ir reāli vienīgā vieta, kas man liekas riktīgi iespaidīga, skaista un krāšņa. Šis saucās atnāca uz tualeti pasēdēt, jā. Jūs paskatieties uz to tualeti sākumā. Viņa ir aptuveni manas istabas izmērā. Mēs ejam ārā, jā. Paskatieties tām durvīm. Cik viņas ir platas, biezas. Pat tualetes ir ļoti, ļoti gaumīgas. Tā kā... Dievs, jā, paskatieties. Viss čotkas strādā. Jā, es pat negribu iedomāties, cik maksā šī lustra. Hi, is it possible also to get a photo with a costume? Yes, sir. And how much does it cost? What's the price? 350, sir. 250? 350. 350. Par 350 dirhamām, pa 80 eiro. Tu vari uztaisīt bildi šajā skaistajā pilī ar to, kostīmu virsū, to arābu, to balto halāru, pa 80 eiro. Jo, peresete. Es pastieties šo skatu. Protams, ķīnieši pa vidu te maisās, bet malā. Bet pastieties, jūs tikai pastieties. Brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Šis pils komplekss ir tik milzīgs, ka turisti te veda ar autobusiem. Jo ir ļoti daudz gabals, un arī, lai viņi kaut nenoblandītos pa ceļam, neaiziet pa citiem ceļiem, kur nevajadzētu iet, bet arī ļoti, ļoti daudz pēc apsardzes, policijas un tā tālāk. Tad jāiet aiziet ar autobusu, un tev tur baigi nekur daudz apkārt neļauj arī staigāt. Jā, šis pasākums viss maksāja 17 eiro, vai bija to vērts? Gan jau, ka jā, bet es nokalēju līdz 15 eiro, tad būtu ok. Šis ir interesanto faktu laiks atkal. Tātad, cik izmaksāja šī viesnīca, lai viņu uzbūvētu? 3,5 miljardi
ASV dolāru. Otrais fakts. Arhitektūrā ir izmantots ļoti liels daudzums ar marmoru un virs 1 miljona kvadrātmetra 24 karātu zelta lapas. Tā skaitā 1000 kristāla lustras. 1000 kristāla lustras. Kas ir interesanti, priekšā ar kafejnīcu, kur principā var arī iet parasti mirstīgie turisti. Tur ir slavena kafija, kas ir dekorēta ar 24 karātu zelta puteklīšiem. Prasīsiet, forši citādi maksā. Tūlīt uzrunāsim, bet cik es paskatījos, pat kafija kaut $25 varbūt. Un ja tu gribi tur kaut kādu kūciņu, vēl kaut ko tādu, maksā vai $50-60. Ak, Dievs! Čels spēlē klavierus. Oi, meitene. Sorry, sajauc. Nu, lūk, draugi. Es beidzot to atradu. Zelta kapučīno. Šādi tā vieta izskatās. Ļoti fancy, ļoti. Guļaķi. Paņēmu gelato un ogu šo te cheesecake. Viņa prasīsiet, kā garšo zelts. Es jums to pateikšu. Viņiem kaut kāda garša ir. Mums ļoti grūti pateikt, kas pa garšu ir. Viņš nav ne skāps, ne sāļš, ne rūgts, ne salds. Viņš tā kā ēdamais papīrs, kaut kas tam līdzīgs. Jāsaka, ka siera kūka ir tiešām laba. Viņam nevar būt slikti, jo viņi maksā 30 dirhams. Un kafija maksāja €20. Bet, tā kafija bija tiešām garšīga. Tā kā vienreiz mūžā tu par kafiju stasītu var samaksāt €20. Protams, kā jau krūtā hotelī. Ir arī skot apģērbu veikalu, pulksteņu veikalu, smaršu veikalu. Un starp citu, es atradu beidzot vietu, kur var nopirkt alkoholu. Šeit var nopirkt alkoholu. Tajā vietā, kur es iepriekš dzēru kafiju, tajā kafejnīcā, tur to var dabūt pilnībā vienalga kādu alkoholu. Rumu, šampi, šņābi, tekilu, ko vien tu gribi. Tu vari savam kapučīno vai latē pielaist klāt kādu rumiņu par pluspodēliem 10 vai 20 dirhamām. Tev pielaist klāt nedaudz alkoholu. Šitais skats vienkārši ir debešķīgs. Mūsu iespaidīgais hotels ir aiz muguras. Tagad es varu teikt, ka es burtiski, izteicienu burtiskajā nozīmē, esmu zelta vērtē. Es izdzēru kapučīno ar zeltu. Es sapēdu desertu, kurā bija zelts. Tagad būtu laiks laikam doties uz lidostu, jo tur ir jābrauc ar 2 transportiem. Un pusotru stundu es varu likt kā līdz turienei, lai nokļūtu. Bet es gribu ieiet iekšā šitajā ēkā. Viņi izstāsta tik skaisti. Iekšā šeit nav nekas iespaidīgs. Tā mums mēs varam uzbraukt kaut augšā pa pusē. Tā ir lifts brīvs. Kāpjam iekšā. Izvēlamies pat pašu pēdējo stāvu, kurš tur 30. Aiziet. Protams, nevar ciet. Labi, 22 veidot. Braucam uz 22. Vai arī mēs... Nē, Kāpēc mēs nebraucam? Mēs nobraucam lejā. Nevajag lejā, vajag kaut kur augšā. Šis lifts par strādā. Kā tu vari tikt kaut kur augšā? Sācies pasākums Lauki ienākt pilsētā. Halo, labi 9, 8, 7, 6. Spa meeting rooms. Labi, braucam atpakaļ lejā. Šādi izskatās blakus sākā. Ziemassvētku eglīte. Kaut kādas bumbas.
Skatīsimies, meklēsim, kur ir lifts. Varbūt mēs varam tikt ar liftu kaut kur. Tā, mēģinam 45. davai. Šauj. Nebūs 45. Kručajās nezinu, kā tu vari dabūt tu. Rektelīgi to nopīsināt kartiņu, tad tu vari gan jau tikt uz tiem numuriņiem augšā. Citādāk nebūs. Spā zonā atbraukuši. Nu, šis ir tikai kaut kāds trešais stāvs, bet, nu, skats tāpat ir diezgan foršs. Tur ir tas, kur mēs bijām. Tā prezidenta pils. Rektē mēs bijām ēst. Ko darīt tālāk? Nav ne jausmas, laikam jālido uz lidostu. Es tomēr arī atradu pilsētas centrā veikalu. Jā, man pārtrauc pusvārdā, bet tāda rekur šādā veikaliņā, kas sauc Drinks and Delights. Tādos var nopirkt alkoholu. Pilnīgi jebkādu, kā tu gribi, brūnu, baltu. Cenas ir tāds pašs apmēram kā Latvijā. Tā kā jā, tomēr var arī kaut kur nopirkt alkoholu un rekur te uz ielām. Jā, ar šmētājās. Rekur Indija, Pakistāna, Tailanda, Vietnam, Turkija, Roša. 24 spā. Tā kā, ja kāds grib spā apmeklēt, jau rekur zvanēt par šo tālruni, dabūsiet sev spā apmeklējumu. Šāds te rekur tie šmētājās uz ielām. Rekur. Bet tas ir tikai Abu Dabi, jo Dubajā es pirms tāds neredzēju. Ja gribat labi atpūsties, braucat uz Abu Dabi. Hi sir, can I ask you what is the price for petrol? Petrol is there is a two variety of petrol, one super and one special. One eternity later. But the petrol comes from Emirates, right? Yeah. This Yeah. one is the original one. That one is good product. Okay, thank you sir, I will know. Thank you. Es gribēju paprasīt cenu. Viņš man izstāstīja visu dzīves stāstu, bez mazliet pasācīja par pilnībā visām cenām. Bet tātad 1 litrs ar benzīnu maksā 2,58 dirhams. Tie ir 60 centi litrā. Dīzels bija laikam dārgākais 2,75, 64 centi. Crazy! Latvijā ir lētākais €1,50. Piekdienās tu var dabūt kaut €1,40. Tas ir 2,3 kaut kā apvienu reizes dārgāk. Degviela nāk tieši no Emirātiem paši taisa, tā kā tāpēc arī ir tik lēti. Atbrauc uz autoostu, domāju, ar autobusu mierīgi aizbraukšu līdz lidostai. Kā tik ne arī. Atbrauc autobusu, viņš bija pārpildīts. Paņēma 2 cilvēkus un aizbrauc projām. Un te nākamais jāgaida principā pusstundu, un es negribu zaudēt to pusstundu lieki. Tādā ziņā, kad viņš atbrauks, viņš būs atkal pilns, neviens netiks iekšā, un tad vēl pakāsīšu pusstundu no laika. Tāpēc izdomāju nečakrēties, paņēmu taks un iešu ar taks, mierīgi aizbraukšu līdz lidostai. السلام عليكم كيف الحال؟ مشينا الرجل انك زول بتخالف ها؟ مشينا مشينا وين؟ باركنات المواقف العاديه والله حاطين زور سياره عاديه حاطين زور صعود الركاب هنا موجوده لوحه 7 تكاسي بس Nu, ko draugi? Šīs ir pēdējās minūtes, pēdējie mirkļi. Labi dabī apvienotajiem Arābu Emirātiem. Esmu atbraucis jau pie lidostas. Ja godīgi, būs nedaudz sāpīgi to darīt, jo šeit ir plus 25 grādi, es krēklā staigāju. Manuprāt, Kiprā tagad nav baigi siltāks. Bez tam vēl jālido uz Poliju, tas ir vispār. Tur vispār ir ziema, es negribu. Var teikt, tikai laikapstākļu dēļ es labprāt paliktu šeit ilgāk. Visādi citādi, nu tā. Šeit mans ceļojums sākās. Tieši te arī kaut kur es tusēju. Un šeit es arī iešu pa šiem artiem iekšā. Davai, tiekamies Kiprā. Šādu laikapstākli es nebiju redzējis veselu nedēļu. Šo dabas parādību sauc par lietu. Un nav arī baigi silts,
Ir kaut 15 grādi. Un priekš manis manā džemperī tas jau ir diezgan augstu. Negaidīšu autobusu stundu. Ir 12:30 naktī. Un stundu es negribu vēl šeit gaidīt. Tāpēc izsaucu taksi par 20 eiro. Nu, nav baigi silti šeit. Es man braucu uz savu naktsmītni Kiprā. Jāsaka, ka šeit staigājot pa ielām tumšajā nakts laikā ir bijuši citādāk nekā Emirātos. It īpaši 1:30 naktī. Šādi izstās man naktsmītne. Protams, tā ir ļoti augsta, bet otrais iesmācījuši ar to siltītāju, lai viņš dod silto gaisu. Kroši labi, daudz neko neteikšu. Tiekās rītdien, tad vairāk sāpratīs un redzēs, kas te ir davē. Labrīt, draugi! Pirmajā Kipras dienā ārā līs lietus un ir tieši tik silts, kad vajag staigāt džemperī. Šis galīgi nav forši. Tagad primārie 2 uzdevumi būtu sameklēt, kur var paēst brokastis un sameklēt veikalu, kur var nopirkt jaunu jaku. Jāsmeklē kāds labs veikaliņš. Nu baigi labi pēda, baigi labi. 8,40 izmaksāja viss brokastis. Vienreiz nogaršo arī kaut ko tradicionālu no Kipras, kas ir tā desa viņiem, kafija, vēders pilns. Tad esmu gatavs iet, varbūt sameklēt jaku. Ja nesameklēšu, tad braukšu pataisno uz savu šīs dienas galamērķi, kurus vēlējos aizdoties. Protams, laika apstākļus nav tas labākais priekš tā, bet neko darīt. Tikko biju vienā veikalā, parunājos ar pārdevēju. Ļoti atsaucīgi pretim nākošo sievieti, ļoti labi saprot angliski. Parunājām arī bišķi ārpus tēmas. Un uzzināju, kad autobusi šeit maksā 2,40. Pilsētā brauc cik pieturas, nobrauc 1 pieturu maksā 2,40, nobrauc 10 pieturas maksā 2,40. Ieteica man aizbraukt uz Sāles ezeru, kas ir tepat netālu, ko es arī gribēju darīt. Un samaksāt tu vari pataisno pie vadītāja. Autobusu kursēšanas sistēma šeit ir diezgan dīvaina, interesanti un bišķi grūti saprotama. Sākot jau ar to, kad viņam visiem stūris par otrā pusē, jā. Beidzot ar to, kad parasti es vados pēc Google Map, ieved savu galamērķi. Un tad man viņš parāda, kā man ar autobusiem, vilcieniem vai metro, kā es turiem var tikt. Kiprā tāds īsti nestrādā. Es nezinu, kāpēc, bet nav bijuši advancēta tur tā sistēma. Tāpēc jums vajadzēs šādu te aplikāciju. Viņu sauc PAME, kurus pirmā atlasīju 47. autobusu, kurās tad esmu. Un tad viņš parāda visus topus, uz kurien viņš brauc, kā viņš brauc, cik tālu un tā tālāk. Kur var redzēt visas stacijas, pieturas un tādā garā. Esam Lārnakas Sāles ezerā un, protams, interesanti fakti. Vasarā šis ezers izžūst un tad viņš paliek pa tādu lielu sāls krātuvi. Ziemā, kā jūs redzat, viņš ir pilns ar ūdeni un viņš piesaista ko? Viņš piesaista flamingo, kuri lido šajien meklēt ēdienu. Tāpat arī šitā vide ir iekļauta Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā. Prasīsiet, kāpēc tieši flamingo ir šeit. Tāpēc, kad viņiem šeit ir bagātīga barība. Ezers ir ļoti saikls un viņi tur var zvejot ārās kaut kāds vēžus un tā tālāk. Kā arī ziemā ir diezgan maigs klimats, nav mīnusi, diezgan silts. Tāpēc viņi arī šeit lidojās. Kur viņi, protams, tēd vēl bijuši tālumā ir. Cik tālumā. Kur baigi tuvāk viņiem laikam nav iespējams piekļūt.
Bet nu diezgan daudz viņa ir šeit, jā. It kā jau liekas, kas tāds ezers, flamingo, bet tur tā lieta, ka parasti, kur mēs redzam flamingo, mēs viņus redzam tikai zoodārzā. Šeit tev ir iespēja redzēt viņus savvaļā. Tas jau ir bišķi citādāk nekā aiziet pasīties viņiem zoodārzā, kur viņi ir ieslodzīti un speciāli nolikt, lai viņus varētu redzēt. Tālāk varētu principā iet apkārt šitām te visam ezeram. Tur varbūt var redzēt, tur ir tāda mošeja, veca mošeja, kur es varbūt varētu lēnu garu aizčāpot. Protams, ar saviem pārgājienu apaviem, jā. Nu, neko, mēģināsim. Tikko ieraudzīju šādu zīmi. Protection of Larnac Salt Lakes, do not enter beyond this point. No €2,000 fine in case of violation. Nu, laikam jau par vēlu. Es jau tur iegāju iekšā. Tā ir laikam jāgaida €2,000 sods. Nu šeit arī, lai ieiet iekšā, tev vajag būt aizsitiem ceļiem, ja tāda to vajag būt garājām biksēm, nekādi atkalnāti pleci, ar dvieļiem nerīgs būt apklāti, nerīgs dzert, smeķēt un suņus arī nevar ielaist. Jā, nu ļoti skaisti, ļoti skaisti. Normāli liels vējš, bet es esmu ticis vairāk nekā pusē pāri visam ezeram. Kaut kur, es pat nezinu, kur es biju, kaut kur tur laikam. Tā kā daudz nav palicis. Es laipni aicinātu atpakaļ manā rubrikā ceļojam, staigājam pa vietām, kur nestaigā neviens turists. Atkal nekurienes vidū, pilnīgā nekurienē. Dubļi, kaut kāds ceļš. Neviena cilvēka, klaišs lauks, mēģina apiet apkārt tam ezeram. Tradīcijas turpinam, viss kā pienākās manā ceļojumā, mēģinam atrast ceļu. Jā. Man likās, ka es varēšu tikt pāri šeit, jo es gāju bez Google mapa, vienkārši gāju uz intuīciju. Sapratu, ka nevēlna. Esmu atrapies ezera vidū. Tas nozīmē, ka bļāviet. Es kur gāju tur apkārt, un tad šeit. Bet man ir tā jāiet kaut kādā veidā tur apkārt, tur. Bet trikls tāds, tur mēs neredzējām kādu ceļu. Nebija nekāds taks iestaigāts, tā kā es vēl nedzirdēju, pa kuriem jāiet, lai apietiem apkārt. Ejam atpakaļ pa to pašu ceļu. Labi, tas, ka jāiet ir tāds gabals apkārt, tas nav pats sliktākais. Ziniet, kas ir sliktāk? Bļāviens! Sliktāk ir tas, ka šīs te mākonis viņš nāk tieši šeit. Tas nozīmē, ka tulīt būs, manuprāt, tāds gāziens, ka maz neliekas. Ļoti labi. Man vajag apiet reku tur vēl apkārt un tur kaut kur būs tikšu pilsētā. Tagad, vienkārši. Enjoy.
kājas slāpjas, bikses slāpjas, džempers, līdz arī būs pilnībā slāpš. Kāds es esmu ohs idiots. Kā var kaut ko tādu izdomāt gaišā dienas laikā darīt? Kā tur bija tajā prāta vērs dziesmā? Bezsnegājas vienmēr būs saule. Pēc nakts vienmēr rīts. Un tu Izskatās apmēram šādi viss. Nē, biks arī. Nē. redzēt piesākā tumsā. Pats labākais ir tas, ka visu šo ceļojumu laiku kā somā stāvēja speciāli mitrās saulētas priekš drēbēm. Protams, ka tieši šodien es atstāju tās saulētas savā numuriņā. Es iztīšos tā kā bombas, totāli bombas, slapšs suns. Reku vismaz kaut kāds ceļš parādījās. Nu, kāds un ceļš, to kāds ceļš. Nē, tagad jau reku saulīt spīd, džempers izžuvis, bikses izžuvušas. Viss kārtībā. Jā, izņemot botas. Un tagad sapratu to, ka te tiešām nav nekāda īsākā ceļa, lai apiet apkārt un jāiet ar kaut pilsētu. Dievs! Es priecīgs. Ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Pielieku soli tuvāk un jūtu, ka tur esi tu. Kaut varētu vienmēr tā stāvēt starp mirkli un mūžību. Ir vārdi no manas. Roģis cits domāja, kad es stopēšu mašīnas līdz Larnakai. Cerams, kāds atsauksies. Jo es negribu iet tik tālu gabalu apkārt tam ezeram. Jo jāiet ļoti liels gabals īstenībā. To go around, but there the road ended. Not possible now because if there is a road, but Yeah. it's so muddy because of the rain. Okay, thank you so very much. What's your name? Kostas. Costa. Thank you, Costa. Thank you, bye. Tā, Kosta man paķēra bišķi, 2-3 kilometrus paved bišķi tālāk. Pirmo reizi stopēju dzīvē, tiku bišķi tuvāk pilsētā. Kosta man ieteica, kuru vajadzētu iet pastopēt. Tūlīt tieši mēģināšu. Kā izrādās, Kosta teica, ka ziemā nemaz to ezeru nevar tik viegli apiet apkārt. Tas nav vienkārši iespējams. Vasarā, jā, ok, tur var kaut kādas takas, tur iet, tur var iziet normāli. Bet tagad ziemā tur esot tipa bezcerīgi. Kauds būtu zinājis to bišķi ātrāk. Bet neko. Stopējam tālāk. Ok, 5 minūtes pastāvēja, neviens baigi neatsaucās. Un par laimi brauc autobus. Kas ar to frizūru te notiek? Esmu bābs. Dievs. Viss labš. Teiklajā veidā jāmēģina dabūt savu serpavi. Labi, ka ir 2 nomarņā. Mēģināšu kaut ko izžāvēt. Tā ir manta. Sābiņš. Jo, haidī. Pastieties man. Nu, superīgi. Esmu ticis pie veistas. Jakas baigi neatrad nekur. Nu, arī atrad, bet kādiem 80 €. Tad es domāju, ar veisti būs ok. Gan jau arī Polijā izdzīvošu ar veisti. Pārdevējs saka, maksāšu ar karti. Ja tā, jūs runājat arī pa krieviski? Saku, jā, runāju krieviski.
Es reiz sapratu jau, ka jūs izskaties pēc tāda, kurš varētu runāt krieviski un tāds, ko. Es saku, nu labi, tad kā jūs domājat, no kurienes es esmu? Un tā, nu nezinu. Melnkalne? Saku, nē, tas bišķi pa tālu. Polija? Kāpēc visi domā, kad esmu no Polijas? Reāli. Dubai, Abu Dabī, katrs otrais teica, ka es iespējams esmu no Polijas. Ķip dēļ izskata. Es nesaprotu, kāds var iztīties pēc poļa. Bet jā, viņas trešais minējums bija pareizs un tā bija Latvija. Forši pārdevēja, forši cilvēki šeit. Var arī forši parunāties. Tā kā jā, vēsti ir tikai beidzot varētu arī kādu normālā krēklu atrast, nevis šitais jau bišķi pa ilgu te kalpo man. Viņš prasīsiet, vai viņš nesmird? Nē, viņš nesmird. Viņš nesmird, tāpēc viņš arī velku. Pārējie divi man smirdēja, vienus izmet vispār ārā, jo viņš bija bišķi jau saplīs. Un jā, tāpēc staigā ar šito vēsti 20 eiro. Būs ok. Tātad biju šajā te beķerējā. Šitā esot diezgan populāra laikam. Nogaršosim. Paņēmu 2 piciņas, 2 cepumus, kas ir turpat uz vietas tikko svaigi cepti. Ļoti labi. Piciņai es dodu stabilu 9 no 10. Nu un te pamēsim cepumu. Viņš ļoti mīgs, vēl silts. Cik es noprotu, viņš ir ar pistācijām, ko balto šokolādi. Tik mīgs, maigs, krēmīgs. Šim es dodu arī 9 no 10. Kāpēc no 10? Jo vienmēr ir jāatstāja vieta izaugsmē. Ja esat Kiprā, gribat kaut ko uzkost, droši ejiet uz to vietu. Ļoti garšīgi. Tur vēl ir visotas kūkas, kliņģeri, bulciņas, plašs klāsts. Tā kā ļoti labi. Well, actually, I live in St. Petersburg. It's 20 minutes. Are you from here? No, I'm from Latvia. Oh, Latvia. Welcome. We're taking care of my cousin's dog. Yeah, she's cute. The one thing that associates me with Florida is alligators only. Oh, I know. Alligators only in fresh water. Yeah, alligators are not on the beach. How many yeah. Sharks. They won't grab you. Yeah, sharks. That's oh, well. What do you want to do? Live forever? Thank you for saying hello. My name is Edward. Edward? Edward, yes. I'm John. How do you do? Robert. Yes. Well, people from other countries also here, they ask me if I'm from Poland. Well, you have high cheek me. Oh, that's right. I don't know. What do I know? But, you know, and you're tall. Okay, guys, have a great evening. Thank you. Take care, Edward. Have a good trip. Yeah, thanks. Callum, Happy New Year. Thank you, you too. Pieejas, ja prasa, nevis ir Wagyu steiks. Jā, ir. Prasa, cik maksā. Un man izklausījās, kad viņi angliski teica 17,60 eiro. Es tā, nu ok, nu labi, pamēģināšu. Atver vaļā to menu, skatos, viņš maksā.